Mans vārds ir Uģis, uzvārds ir Joksts. Es strādāju Latvijas televīzijā, esmu redaktors un raidījuma vadītājs. Es esmu Steps no Banda un Mauzolēja mūzika. Es esmu Rita un es strādāju Rīgas domē. Mani sauc Rafals Ciekurs, es esmu neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas brigāžu atbalsta centra krasts vadītājs un arī Valsts Kliniskās universitātes slimnīcas sirds ķirurģijas centra anestēzijas māsa. Kādas bija vispār sākotnējās ekspektācijas un par kursu un vai tās ir piepildījušās? Nulle. Ilgas un gaidas bija pilnīga nulle. Tik cik runāju ar savu kolēģi Gundaru Rederu, kurš bija vasaras sasaukumā, bet ir jāsaprot tas, ka vasara ir viens un ziema ir pilnīgi kaut kas cits, un ziema šis ir pirmais iesaukums, un līdz ar to es nometu visu to vasaru nost, visu, ko es biju redzējis, ko es biju dzirdējis, jo es braucu pilnīgi uz nezināmu lietu, jo es nekad neesmu dzīvojis dzīvē šādā režīmā. Pa lielam šis ir tas, ko es gaidīju. Es ļoti gaidīju izteikt šo daļu, kad es tikšu mežā un darīt aktivitātes. Bet, protams, teorijas daļa, viss pārējais. Es jau, protams, man poligons un mešs un viss tā daļa vairāk patīk. Principā mēs zinājām minimāli. Man arī bija tās šaubas nākot uz šeieni, kas mūs šeit sagaida. Tā kā daudz informācijas nebija, bet tās šaubas atnākot bija lielākas, kā kad mēs sākām. Viņas mazinājās, ko mēs redzam, ar ko mēs saskaramies. Pirmās ekspektācijas bija ļoti nesaprotams. Es īstenībā nezināju, uz ko es nāku. Un bija tāds emocionāls lūziens pirms iekāpt autobusā, kas ved no Rīgas uz šejieni. Arī komandieri teica, jūs neesat gatavs nekāpjiet tajā autobusā iekšā, bet es sapratu, ka nav man variantu, ka man mājās paliek milzīgs atbalstītāju pulks, kas mani atbalsta morāli. Kuras prasmes un zināšanas līdz šim jums šķiet visvērtīgākās? Ļoti daudz. Pirmkārt jau rindu kopums, jo es 3. vai 4. dienā jokoju. Ja es izdarītu tik daudz tur tajā dzīvē, 3 dienās, es noteikti iespējams būtu valsts prezidents. Bet iemācīja man raitumu, tāpat laikā rimtumu, lietu pakārtotību vienotrai un nebeidzamo lietu stāstu. Noteikti pareizi apieties ar tieši ar šo šauteni, teiksim, ar pistoli vai kaut ko tādu māku. Ar šo man bija jaunums, mācēt salikt, izjaukt, to es nekad ar tādu G36 nebiju darījis. Un noteikti orientēšanās kaut kāda mežā, tas man vispār bija praktiski kaut kas jauns. Šaušana viennozīmīgi, es pirmo reizi tur šāvu šajā reizē, un nezinu, ziemas apstākļi, dzīvošana ziemā, pirmo reizi dzīvoju ziemā, guļu. Principā man būtībā ir viss no jauna. Līdz šim, protams, šaušana. Man pašam tas bija milzīgākais izaicinājums. Man likās, ka es vispār nevarēšu sašaut neko, bet mehāniskais šaušana, mehānisko tēmekli man ļoti izcili sanāca. Kāds ir iespējas par instruktoru darbu un viņu pieeju mācībām? Es pilnīgi viņu saprotu. Viņiem šķiet pašsaprotams lietas daudzas, bet mums no malas, kur mēs atnākam tādi pusklibi gados ar iedegumu no citurienes un pirmo reizi paņem rokā ierocis 3 dienās, tad mēs stāvam mutvaļā, kas, kur, no labās vai no kreisās, kā tas bija. Jā, iespējams mazliet vairāk jāpauklējās, bet iespējams mazliet tikai, un tad pavisam būs labi. Super, viņi ir, manuprāt, kad vajag stingri, bet ne pārāk, tā sakot, laži laist neļauj, bet reizē ļoti pacietīgi, jo, man liekas, dažas lietas, ko gan es, gan citi mēdz pārprasīt vai nesaprast, vai pieļaut kļūdas. Es pieļauju, ka tur varētu saniknoties, bet instruktori tiešām pacietīgi un beigās visi izdara to, ko vajag izdarīt. Es teiktu ļoti profesionāls un stingrība, kad to ir vajadzība, un individuālā pieeja, kad arī tas ir vajadzīgs, bet es viennozīmīgi atbalstu un paldies visam instruktoriem par darbu, jā. Es negaidīju kaut ko tādu. Tas tiešām ir vareni, tiešām ļoti atsaucīgi. Viņiem, protams, ir milzīgs izaicinājums mums noturēt šo militāro uzdevumu un tam līdzīgs, bet viņi ir ļoti iekļaujoši, ļoti atbalstoši. Un mums ir arī šī subordinācija, kas tomēr militārajā dzīvē ikdienas ir jāievēro, un tiešām ļoti tiek galā.
jo uzmundrina, tad tev kaut kas nesanāk. Un kā šī pieredze ir mainījusi jūsu skatījumu uz valsts aizsardzību un vispār uz militāro dienestu? Es atzinos, ka es nācu bez ilgām gaidām, lai gan es iekšēji kaut kur dabīgi jūtu, ja mans iesaukums būtu tagad, man būtu 18 gadi. Es domāju, ka es būtu izveidojis ļoti labu militāro karjeru. Man ir tāda iekšējā sajūta. Man nav pamatojuma racionāli, bet ir iekšējā sajūta. Ļoti labs, jā, bet es arī zināju, ka būs labi. Jo es jau piedzīvoju bišķi to laiku, bija 90. kad īsti nevarēju saprast, un bija gan pavējs no Krievu armijas, gan pavējs no Latvijas armijas. Un tad es tā īsti nevarēju saprast, redzot to no malas, kas notika, tad es sapratu, ka laikam es tomēr negribu dienēt tur. Bet šobrīd, jā, es labprāt. Pašreiz es teiktu diezgan, kad visas, jā. Nav nekas tāds, ko es iepriekš biju gatava, zināju tādas nianses. Atnāca principā no nulles un, jā, es teiktu visas. Visas. Pirmām kārtām ir šīs te, nu kā teikt, mentālās prasmes, kas ir, protams, saprast, apzināties šo savu godu, pienākumu, atbildību. Un, protams, ir šīs te visas arī, kas ir fiziskās lietas, kas ir arī gan šaušanas prasmes, gan citas, gan par militāro tehniku. Šogad es ar dubult lielāku jaudu skatīšos gan 4. māja parādu, kas notiksies Talsos, gan 18. novembra parādu, kas notiksies. Ja. Tur es atkal pavisam savādāk skatīšos.